nodibinājums Māksloks Irēnas Saprovs. Man mazliet tas viss atgādina tādu pašu tālāk nedrīkst drīkst. Un tas jau izpaudās no paša sākuma, ka mēs nelikvidējām šīs sekas, kuras mums saka okupācija vai inkorporācija, viņas netika likvidētas. Un tā soli pa solim. Bet es šeit runāšu jau pietuvojoties šīm laikmetām. Roberts Hīls ir uzrakstījis stratēģiju 2030. Un ko mēs tur varam lasīt? 14. lapspusē lūdzu. Mūsdienu nacionāla identitāte, kas interpretējam nevis etniska, bet plašāk politiskas nācijas nozīmē. Tālāk mēs varam palasīt valsts pētījumu programmā Nacionālā identitāte, projekta Latvijas sociālā atmiņa un identitāte lapspusē, kur ir teikts, ka demokrātiski motivētām nacionālām kopinteresēm, kuru izpratni veidojās saistībā ar nacionālās identitātes izpratni. To var nodrošināt tikai nacionālu identifikāciju ar savu valsti. Tātad mums grib atņemt mūsu etniskumu, mūsu atmiņu par mūsu kultūru, par to, kas mēs esam, un tagad šīs, lai etniski mēs saprastos, mums ir jāatmet viss tas, ko mūsu senči ir 10,000 gadu vai varbūt 100,000 gadu laikā krājuši. Mums ir jāpaklanās, lai būtu šis miers. Bet man ir arī pretenzijas pret minoritātes definīciju. Es domāju, ka viņi bija sen jāmaina. Nevar būt un saukties minoritāte manā valstī tāda majoritāte, kas ir atlūza no milzīgi lielas valsts. Ja viņiem ir sava dzimtene, tad viņi šeit ir atlūza no, viņi ir majoritāte. Es esmu minoritāte šobrīd savā valstī. Es uzskatu, ka tā tas arī ir. Un tagad runāsim par to. Man jau sen bija priekšlikums, kā tās lietas sakārtot. Es esmu vairākās vietās arī par to runājis. Bet man ir interesants priekšlikums. Es biju uz, ko Pabriks rīkoja, iekšlietām, ārlietām par mūsu aizsardzību. Izrādās, ka ir 4 demokrātijas veidi. Konstitucionālais, liberālais, nacionālais Izrēlā un multinacionālais Latvijā. Vai mēs nevarētu uz kādu pārējais laiku, jo mums ir ļoti slikta demografiskā situācija bijusi, mūs ar likuma palīdzību faktiski ir izraidījuši no mūsu valsts. Ar likuma palīdzību mums ir aizslēguši mūsu tradicionālās ražotnes, arī cukuru ražotni un tā tālāk. Ar likuma palīdzību, un mums visu laiku saka šo likumu, bet cik es atceros, Mozuma galvenais teiciens bija, un kalns noliksies likuma priekšā. Tātad tie, kas raksta likumus, tie acīm redzot neraksta tautai par labu šos likumus. Un to es arī gribēju teikt. Un ja jūs jautājat, jūs stāstījāt, kad nacionālisti kopā ar Āboltiņu visi vienādi runā un nerunā neko, tad es gribu pateikt, ka viņi ir Soros fonda stipendijāti ļoti iespējams, un viņi vienkārši ir uztaisījuši mums lielu izrādu un farsu, lai ātrāk panāktu šo rezultātu politiskā nācija. Tagad es pāriešu pie pašu galvenā. Jā, bet tas ir pats galvenais, tas ir izcinājums, ko varbūt šeit es nedzirdu, kā kāds piedāvā. Es jau 2 gadā pakaļ, un mani liecinieki blakus sēž un pretī ir cilvēki. Es runāju par to, ka ir jādibina Latvijas kultūra līga, ka nav vajadzīga šāda vardarbīga integrācija. Es negribu tāds integrēt sevi ar vārdu cilvēks, kur neieredz man valsts, viņi neieredz man valodu, un viņi faktiski šeit dzīvo ārkārtīgi lielās mokās. Viņi mokās, viņiem ir grūti, viņi tagad rīko referendumu, viņi moka arī mūs, jā, bet viss tas ir gala rezultātā, lai mēs panāktu šo politisko nāciju. Un nosaukt vēl latviešus par latviešiem. Līdz ar to es piedāvāju Latvijas kultūra līgu, kur šai matrietiņai centrā ir mūsu kultūra un valoda, un apkārt nevienu ar varu neintegrēsim. Un nav jātais bērndārs latviešu valodā. Un nav jāpieņem šādu likumu speciāli, kas kacina cilvēku, ko Raivs Dzintars te vāc paraksts. Ja? Tāpēc arī latviešu gudru būdam negāju un neparakstīju. Bet tagad mūsu kacina no otras puses. Tātad es gribēju teikt, ka tā kacināšana jābeidz. Kas pozitīvs ir Latvijas kultūras līgā? Katrs turās pie savas tautības un kultūras, bet ciena otru tautu un kultūru. Un obligāti visiem tiem 117 tautībām, kā es dzirdēju, kas ir šeit, ir jāciena šī latviešu valoda un kultūra, un iespēja robežās ar to jāiepazīstās un visādi jāatbalsta. Savukārt nevajag pateikt, ka krievu valoda ir ārzemju valoda. Ja viņi ir arī ārzemju valoda, tad skolās vajag mācīt daudz. Rainis zināja 8 valodas. Jūs piekritīsiet. Viņš zināja 8 valodas. Lai skolā mācās
mācās, lai 5. Es esmu ļoti priecīga, ka es zinu krievu valodu. Es tādu studēju slāvu āriešu vēdis, kur ir ļoti lielas zināšanas, un es nenožēloju. Es lasīju Dostojevski un lasu Puškinu krievu valodā, un man nav jāliek krievu tautības cilvēkam savā skolā mācīties fiziku, bet viņam jābūt motivācijai. Motivācijai mācīties šo latviešu valodu. Un otrām kārtām, latviešiem ir jābūt pašiem arī tik brīnišķīgiem, lai tie pretējie, kas ir sastājušies it kā tagad un nobalsojuši, teiksim, par, viņi balsoja par, kaut gan tad to kalambūru arī jājautā, kas sastādīja. Tas ir pilnīgi absurds, ja? Tātad, lai viņiem ir motivācija. Tagad viņi saka, jūsu valdība ir stulba, latviešu valoda ir slikta un tā tālāk. Un vēl 3. piedāvājums. Tiem, kam galīgi nepiekrīt šis Latvijas kultūra līga variants, viņi negrib uz tādiem principiem. Tiem vajag samaksāt apkāršanās naudu un iesaistīt arī Putinu, Ukrainu, Baltkrieviju, visu iesaistīt katru valsti, lai viņi paņem atpakaļ savus pilsoņus, kur šeit, jo viņi var dabūt infarktu, viņiem var būt slikti, parūpēsimies par viņu tīri cilvēciskā veidā. Es skatos Dobrovenskijam Latvijā ļoti patīk, viņam sievieti ir Latvieta, un viņš negrib braukt prom uz Krieviju, un viņš noteikti nobalsoja pret. Es tā domāju. Un tāpēc es domāju, ka to pārstāv būtu jāpārtrauc. Jā, paldies. Es tālāk atkal došu tagad tā pamīšas vārdu atkal kādam tomēr citu viedokļu iespējams citam viedoklim, varbūt jūs, Kleckin, profesors Kletskins arī. Bet es runāšu īsi. Man liekas, ka mēs visu šo referendumu esam aizgājuši pauzās. Tā nav te galvenā problēma. Nebūtiskākais risinājums ir valodas risinājums. No vienas puses tika izvietota provokācija. No otras puses valsts vara izmantoja šo provokāciju, lai novirzītu uzmanību no galvenās problēmas, kas Latvija ir risināšana. Valoda nevar būt bez tautas. Bet tauta izmanto. Un ja pēc šiem 20 gadiem nekas netiek darīts, lai risinātu, lai vispār apzinātu demokrātisko problēmu, tad viss pārējais ir salīdzinot, ir sīkums. Un ja mēs šo saprotiet vēl, kas paliek. Ar demogrāfiju jau ir tā, tur viss ļoti lēni iet. Tie procesi ir ar milzīgi tālu nākotni. Vēl 60, 70 gados demogrāfi varēja konstatēt to bedri demogrāfisku, ko radīja pirmais pasaules karš šajā teritorijā. Pirmais, Jūs saprotat, ja mēs gribam labot šo procesu, tad mēs esam jau nokavējuši milzīgu laiku, bet tagad mēs visu intelektuālo, morālo kapitālu, visu liekam aizstāvēt valodu, aizstāvēt valodu. Ir jāizstāv šī zeme un šī tauta ar to. Un te es redzu otru galvenu jautājumu. Un aizstāvēt to tikai tādā, ja mēs dodam iespēju Latvijas iedzīvotājiem, latviešiem, nelatvieši, visi pašiem pelnīt sev īstenību. Un ja nebūs tādas ekonomikas, nebūs ne tautas, ne valodas. Un tāpēc nevajag visu šo sīkos strīdus un bēri visu tajā. Vajag apvienot visus spēkus, lai veidotu šai tautai un šai zemi nākotni. Viss pārējums ir uči. Un man ir ļoti žēl, ka mēs
mēs pazaudējām tik daudz laika un spēku cīnoties ar referentu. Un tādā paša karā turpina. Un tādā vietā, lai tiešām meklētu izēju, mēs meklējam, kā atkal aizstāvēt savu viedokli un pateikt, ka otrs nepatīk. Un laikam par šiem strīdiem mēs ar katru dienu attimam sev, sabiedrību, tautu, nākotni. Labi, radošu.